Labdien! Laipni lūdzam Unimax darbnīcā. Un vienlaikus pirmajā video sērijā par Rotskler zīmola piedarumiem. Apskatīsim šo taisleņķa stiprināšanas sistēmu un visu ar to saistīto piedarumu. Šis Rotskler stiprināšanas komplekts ir lielisks ne tikai korpusu montāžai, bet to var izmantot arī darbnīcā. Piemēram, šādas kastes izgatavošanā. Šī sistēma ir ļoti vienkārša un vienlaikus variabla. Jūs varat iegādāties komplektu, kas ietver 2 lielus leņķus un 4 mazus skavas. Ar maksimālo atvēršanu 12 veseli 7 cm, bet jūs varat arī iegādāties atsevišķi sastāvdaļas atsevišķi. Ja iegādājaties atsevišķus leņķus, varat izmantot jebkuru skavu, kas jums ir darbnīcā. Un otrādi, jūs varat iegādāties arī atsevišķas skavas, turklāt vēl 2 citos garumos. Un kopā ar citiem interesantiem piedarumiem izveidot, piemēram, tādu mini komplektu sīku lietu līmēšanai, kā kastes un tam līdzīgi. Un kādam nolūkam ir visi tie caurumi montāžas leņķī? Tātad tie 2 lielākie, kā jūs paši jau redzējāt, ir paredzēti universālajām skavām. Tas lielais šeit vidū ir paredzēts piekāršanai, un tie 3 mazie, kurus atradīsiet galos. Un šeit stūrī kalpo stiprināšanai ar skrūvēm pie darba virsmas. Tātad jūs varat šo montāžas leņķi izmantot kā atduri, piemēram, kad saliekat kopā attēlu rāmjus. Vai kaut ko līdzīgu, bet to var izmantot arī kā atduri urpšanas laikā. Un ne tikai taisleņķa lietām, bet arī, piemēram, apaļām. Ja vēlaties korpusu savienot, piemēram, ar slēptiem kabatas savienojumiem, leņķi varat novietot arī no ārpuses. Iesaku vispirms ievietot plāksni, kuru nostiprināsiet, un ar skavu to piestiprināt. Tālākajā vietā no stūra. Tad tikai pievienot otru plāksni. Šeit to piestiprināt. Tuvāk stūrim, lai viss stūrī labi piegulētu. Sistēmu taisnstūra nostiprināšanai var, protams, izmantot arī dažādu plauktu un starpsienu pozicionēšanai un izvietošanai. Šis ir, kā mūsdienās saka, smags darbs. Patiešām, izturīgs un arī diezgan smags rīks, kas ir piemērots darbnīcai. Jā, atzīstu, tas nav nekas augstas klases galdniecības darbs, bet uz to varam paskatīties. Kādu citu reizi, jo Rotskler ir diezgan interesants rīks šādu skaistu savienojumu līmēšanai. Saites uz visiem produktiem atradīsiet kā parasti aprakstā zem video. Paldies, ka skatījāties!
Lai jums jauka diena, un drīz tiksimies atkal Unimax darbnīcā!